Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyces Myeras kalpošanas draugiem un partneriem. Kad mēs uzsākām Joyces Myeras kalpošanu pirms 35 gadiem, es sludinu jau 45 gadus, taču pirmajos 5 gados man bija dažas mājas bībeles nodarbības. Nākamos 5 gadus es strādāju draudzē. Un tad Dievs teica, paņem savu kalpošanu un ej uz ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem un rietumiem. Daudz apstiprinājumu. Es gaidīju tik ilgi, ka Dievs gandrīz vai sadusmojās uz mani, līdz es beidzot izdarīju to, ko viņš man teica. Viņš ielika man sirdī šīs lietas. Viņš teica, ir 3 lietas, kuras es gribu, lai tu dari, un ja tu tās darīsi, tad es svētīšu tavu kalpošanu. Un es jums šodien gribu pateikt, ja jūs darīsiet šīs 3 lietas, jūsu dzīve būs svētīta. Pirmā lieta, viņš teica, es gribu, lai tu vienmēr visu dari ar ekscelenci. Ekscelence nenozīmē ekstravagants, tā nav perfekcija. Tas vienkārši nozīmē darīt pašu labāko, uz ko esi spējīgs. Nebūt viduvējībai. Viduvējība ir pa vidu starp veiksmi un izgāšanos. Un par viduvējībām Bībelē nav rakstīts. Neviens nedod savam bērnam vārdu Jūda. Bībelē ir pieminēti daudz cilvēki, kuriem tiek dota izvēle. Un ja viņi pieņem nepareizo lēmumu, tu par viņiem vairs neko nezini. Tas savā ziņā ir interesanti. Gehazis bija viens no tiem cilvēkiem. Es vienkārši gribu jūs iedrošināt. Visu, ko jūs dariet, dariet ar ekscelenci, un it sevišķi tajos mirkļos, kad neviens neskatās. Jo Dievs vienmēr skatās, viņš redz visu. Un pasaule, kurā mēs šodien dzīvojam, nav ekscelenta. Tā paliek arvien vairāk nolaidīga un arvien vairāk velk uz viduvējības pusi. Un mēs pieļaujam kļūdu, ja mēs gaidām, ka viņi uzstādīs standartus. Mēs esam tie, kuriem vajadzētu uzstādīt standartus. Šī ir kristīga nācija, un kristieši ir tie, kuriem ir jāuzstāda standarti. Un tā viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem ir pārliecināties par to, ka mēs nekļūstam tādi paši kā visi pārējie, bet kļūstam tādi kā Jēzus. Amen. Otra lieta, kur viņš man pateica, esi godprātīgs cilvēks. Vienmēr turi savu vārdu. Šodien tā ir diezgan reti sastopama īpašība. Cik daudziem no jums ir kādreiz gadījies paņemt brīvdienu no darba, lai sagaidītu kādu strādnieku, kuram bija jāierodas, lai kaut ko salabotu, bet viņš tā arī neieradās un pat neiedomājās piezvanīt? Tādas lietas notiek arvien biežāk un biežāk. Tas ir godīgums. Vienmēr teikt patiesību, izdarīt to, ko es teicu, ka darīs, turēt savus solījumus. Un vēl viņš teica, nekad nejokojies ar to naudu, kuru es tev uzticu. Vienmēr izturies pret to godīgi. Un trešā lieta, ko viņš man pateica, bija neielaid savā dzīvē strīdus. Ja nu gadījumā jūs nezināt, kas ir strīdi, tā ir ķildošanās, strīdēšanās, naidpilnas nesaskaņas un bīstamākā lieta – iekšēja nepatika. Tas ir tā, ka cilvēks saka, es tevi mīlu ar tā kunga mīlestību, bet iekšēji domā, ciest tevi nevaru. Kā piemēru tam, ka mums jādara vairāk nekā no mums sagaida, gribu izmantot stāstu par 10 jaunavām. Un es domāju, ka ja pievērsīsim uzmanību tam, kas tur pateikts, tad varam kaut ko iemācīties. Mateja 25. nodaļa, 1. pants. Tad debesu valstī būs līdzīgi 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretī. Bet 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras. Es domāju, ka mēs šodien varam izlemt, kuras no tām būsim mēs. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi.
Viņas neizdarīja neko virs normas. Viņas izdarīja tikai tik daudz, cik viņām likās, ka jādara, lai līdz ar nagiem pietiktu, ar piebildi, ja viss ies kā plānots. Ziniet, ja jums ceļš uz darbu ir 30 minūšu attālumā, tad, ja izbrauksiet 30 minūtes pirms darba sākuma, jūs vienmēr kavēsiet. Jūs nevarat dzīvot visu, atstājot uz pēdējo mirkli. Vienmēr ir jārēķinās ar to, ka var notikt kaut kas negaidīts. Āmen. Un es esmu tāds cilvēks, kam nepatīk tērēt laiku, un man ir tāda tendence, ka es nogaidīšu līdz pēdējam mirklim, jo es negribu ierasties ātrāk un tad 10 minūtes gaidīt, neko nedarot. Taču mēs ar Dievu pie tā strādājam. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Viņas iegādājās to papildus eļļu, viņām tas izmaksāja naudu, taču viņas to paņēma. Ja nu viņām tā nodara, ja nu viņām to savaigās. Tajos laikos kāzas nebija tādas kā tagad, nebija konkrēti sākuma laika, kāzas sākās tad, kad tās sākās. Visi bija sanākuši uz mielastu, taču līgavēnis bija nogājusi uz pārunām ar līgavas tēvu par to, ko viņi sauc par līgavas cenu. Un reizēm tas prasīja vairāk laika nekā citos gadījumos, lai puisis dabūtu to, ko viņš gribēja. Un šajā gadījumā tas ielga līdz pusnaktī. Tā pusnakts stunda. Mēs visi esam to piedzīvojuši vienā veidā vai otrā, vai ne tā? Tur ir teikts, ka līgavainis kavējās. Vai var jums ko pateikt? Gandrīz vienmēr lietas prasa vairāk laika, nekā mēs domājam. Āmen. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja, bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk, izejiet viņam pretī. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Es nezinu, kā ir ar jums, bet mani kaitina tādi cilvēki. Varbūt tev nevajadzētu aizskaitināties, ja esi sludinātājs, taču mani viņi aizskaitina. Mani aizskaitina, kad cilvēki negrib neko darīt. Un tad, kad viņiem rodas problēma, viņi iet pie cilvēkiem, kuri ir izdarījuši to, kas viņiem bija jādara, un grib, lai par viņiem parūpējas. Pasaule šodien ir pilna ar tādiem cilvēkiem. Es vienmēr saku, nē, es esmu kaudīgs par to, kas kādam ir, ja negrib darīt to, ko ir darījuši viņi, lai to dabūtu. Tas ir labs padoms. Kā es gribētu, lai man būtu tāda kalpošana kā Džoisai? Dārgumiņ, es pie tās nenonācu tikai gribot. Tas, ko jūs redzat, ir tikai maziņš fragments. Tas, kas te stāv un sludina, tas ir kā salīdzinot ar visu pārējo, kas tiek darīts. Redziet, es esmu gatavojusies stundām ilgi, pirms te ierados, un es šo vēsti pārzinu visās niansēs. Un es nekādā gadījumā neierastos kādā vietā sludināt, ja nebūtu padarījusi savu daļu. Jo es ticu, ka tas ir tas, par ko es esmu atbildīga. Es jums gribu iedot pašu labāko. Es negribu vienkārši pieņemt iespējamību, ka ņemot vērā to, ka es pārzinu šo tēmu, viss sanāks labi. Un tā, kamēr pārējās aizgāja un mēģināja pirkt eļļu, nāca līgavainis. Un kas bija gatavas, ļaujiet man jums pajautāt, vai jūs esat gatavi. Ja nu Jēzus šodien nāktu, vai jūs esat gatavi? Es nedomāju, ka jums būtu laiks sagatavoties. Jums ir jābūt gataviem. Ja vēlns sadomās uzbrukt jums un jūsu ģimenei, vai jūs esat gatavi nolikt viņu pie vietas un stāvēt stingri? Ja jums ir sapnis būt kalpošanā, vai jūs izmantojat šo laiku, lai sagatavotos tam, ko jūs gribat darīt? Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis.
Un kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdz. Redziet, jūs negribat sagaidīt to, ka durvis tiek aizslēgtas. Interesanti, cik daudz ir tādu cilvēku, kas gaidīja, līdz durvis tiks aizslēgtas. Un viņi tā arī nedabūja to darbu, kur gribēja. Jo viņi neizdarīja savu daļu, kas viņiem bija jāizdara. Vai arī viņi nesaņēma paaugstinājumu, jo, lai gan viņi gāja uz darbu un strādāja, viņi visu darīja viduvēji. Bez ekscelences. Vakar es teicu, ja jums ir jābūt darbā no 8 līdz 5, un pieņemsim, ka jums ir jāatzīmējas ierodoties un ejot projām, neatzīmējieties ierodoties 8 un aizejot 5. Atzīmējieties bez 5, 8 un aiziet 5 pāri 5. Jūs teiksiet, nu kāpēc gan lai es to darītu? Un kāpēc gan ne? Kāpēc gan neizdarīt vairāk, kā no jums prasa? Ja jūs iečkojaties 8 no rīta, jūs nebūsiet 8 pie sava galda un nestrādāsiet. Ap to laiku, kad jūs būsiet dabūjuši savu kafiju, pateikuši visiem labrīt, sagatavojušies darbam, pulkstenis jau rādīs 8:15 vai 8:20. Amen. Un es negribu izklausīties rupi sakot šīs lietas, taču Dievs man ir iemācījis, ka šādi rīkojoties, mēs patiesību sakot zogam. Un ir kāda maziņa, bet vārena raksturvieta, kuru mēs visi zinām. Mēs to saucam par zelta likumu. Izturies pret citiem tā, kā tu gribi, lai izturētos pret tevi. Ak, Dievs, šādi rīkojoties, visas mūsu problēmas tiktu atrisināts. Vai ne tā? Jo, ja tas būtu jūsu uzņēmums, jūs negribētu, lai cilvēki tā rīkojas. Un tāpēc, ja mēs darām to, ko mēs gribētu, lai citi cilvēki dara, tad wow, mēs esam ceļā uz ekscelenci. Daži cilvēki neko neatliek pensijai. Viņiem ir jāizterē katrs cents, kas nonāk viņu rokās. Bet ja jūs sāksiet, kad vēl esat jauni, un jūs iekrējat kaut vai nedaudz no visa, ko nopelnat, tad tas jūs atbrīvos no spiediena, kad kļūsiet vecāki. Ir 2 veidi cilvēki – investori un spēlmeņi. Tu vari izvēlēties, kurš būsi tu. Investors vienmēr viņš kaut ko upurē tagad un zina, ka iegūs procentus no šī upura. Un vēlāk tas viņam nesīs labu ieguvumu. Vai šeit ir kāds šajā ēkā, kam rūp tas, kas notiks vēlāk? Jo vēlāk atnāks. Amen. Vilcināšanās tevi apzog. Mēs vienmēr atliekam pareizo rīcību uz rītdienu. Rīt. Rīt ir bīstams vārds. Kad faraons sastapās ar visām sodībām, kad viņam uzsūtīja vardes, un vardes, man tās nemaz nepatīk, vardes bija visur, vardes gultā, vardes krāsnī, vardes uz lieveņa, vardes skapī. Citiem vārdiem sakot, vardes bija visur. Un Mūzus viņam sacīja, es par tevi lūkšu, un vardes aizies projām. Tu pats man pasaki, kad gribi, lai es par tevi lūdzu. Un tas pamuļķis teica, rīt. Ļaujiet, es jums uzdošu jautājumu. Ja tavā gultā būtu pilns ar vardēm, kāpēc gan, lai tu gaidītu rītdienu, lai no tām atbrīvotos? Tas ir diezgan interesants stāsts. Vienkārši teiksim tā, nepavad vairs nevienu pašu nakti ar vardēm. Investori. Tie ir cilvēki, kas dara pareizās lietas pareizā veidā. Redziet, es ticu, ka gudrība, man pašai ir sava definīcija vārdam gudrība. Gudrība ir darīt lietas tagad, par kurām vēlāk būs prieks. Gudrība ir šķīsts veselais saprāts, tas arī viss. Un Jēzus ir mūsu gudrība no Dieva.
Katram no mums ir gudrība. Jums pat nav jālūdz pēc gudrības. Jums jālūdz pēc tā, lai jūs pielietotu gudrību, kas jums ir. Bet tad vēl ir spēlmeņi. Tie ir cilvēki, kas vienmēr iziet uz risku, domājot, ka viņi var darīt nepareizās lietas un tomēr kaut kādā nesaprotamā maģiskā veidā nonākt pie labiem rezultātiem. Redziet, tās 5 muļķīgās jaunavas bija spēlmenis. Viņas pieņēma, ka līgavains atnāks tieši vajadzīgajā laikā un viņām pietiks eļļas. Viņas nereiķinājās ar iespējamu aizkavēšanos, viņas nereiķinājās, ka varētu būt kāda aizķeršanās. Viņas vienkārši cerēja, ka viss ies tieši tā, kā viņas to gribēja. Un viņas palika ārpusē. Un nezinu, kā ir ar tevi, bet es negribu palikt ārpusē. Tāpēc es darīšu visu, ko vien es varu izdarīt, zinot, ka ja es izdarīšu visu, ko es varu izdarīt, Dievs vienmēr izdarīs visu, ko es nevaru izdarīt. Vai tu dzirdēji, ko es teicu? Ja tu izdarīsi to, ko tu vari izdarīt, Dievs vienmēr izdarīs to, ko tu nevari izdarīt. Ja tu gribi jaunu māju, tava māja nav pietiekama liela, vai arī jūs visu mūžu esat nodzīvojuši dzīvoklī, un jums ir vesels bars ar bērniem, un jūs tur esat ļoti saspiesti, un jūs gribat savu māju, tad uzturiet to dzīvesvietu, kas jums ir tīrībā, un atbrīvojieties no atkritumiem pagalmā. Izturieties pret savu veco mašīnu vislabākajā iespējamā veidā, ja tu gaidi, ka Dievs tev iedos jaunu. Amen. Neatstāj drēbes visu nakti žāvētājā ar domu, ka rīt tās vilks un tādā paskatā vēl kaut kur ies. Godīgi sakot, nevajadzētu tērēt laiku draudzē stāstot cilvēkiem par šādām lietām. Taču tomēr nākas. Dāmas, es jūs mīlu, taču lūdzu pievērsiet uzmanību tam, kā jūs ģērbjaties. Nevienam nevajadzētu redzēt to, kas ir zem blūzītes un to, kas ir zem svārkiem. Dievs tevi nav aicinājis būt par kārdinājumu. Vienkārši pirms tu ej ārā no mājas, pieej pie spoguļa un paskaties uz sevi. Tas prasīs tikai minūti. Tev ir tikai viena dzīve, ko dzīvot, un viena dzīve, ko dot, un es gribu tev pajautāt, kam tu atdod savu dzīvi? Lūdzu, 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 nenonāc līdz tam, ka kļūstot vecs un nonākot uz savas nāves gultas, tu sapratīsi, ka tev ir palikusi tikai un vienīgi nožēla. Nav nekā sliktāka, kā justies slikti par saviem lēmumiem, zinot, ka ir par vēlu, lai tos izmainītu. Tāpēc es jums gribu vienkārši pateikt, ja Dievs jums uz kaut ko norāda, cik daudziem no jums Dievs šobrīd uz kaut ko norāda? Labi. Tad neatliec to. Neesiet kā faraons, nepavadiet vēl vienu nakti ar vardēm. Ķēries pie lietas un tiec galā ar to, uz ko Dievs tev norāda jau tagad, vai zini kāpēc, jo viņš neizmainīs savas domas. Neiedomājies, ka Dievs ar laiku izmainīs savas domas, jo tas tā nestrādā. Sliņķi varbūt arī iet uz darbu, taču viņi nekad nerīkojas ekscelenti un nepiedzīvo paaugstinājumu. Viņi vienmēr sūdzas par visām nekārtībām, kas ir darbā un sabiedrībā, taču viņi paši pat pirkstiņu nepakustinās, lai kaut ko izmainītu. Viņu mīļākais izteiciens ir, viņiem tas ir jāsakārto. Vai tu kādreiz esi domājis, kas tie viņi tādi ir? Mēs esam tie viņi. Pamēģini pats tikt galā ar savām problēmām, tai vietā, lai gaidītu, ka visi citi tās atrisinās. Viņi. Jāņa 5. nodaļā, 1. 8 pantos ir kāds stāsts, kuru es esmu izmantojusi daudzas reizes sludinot. Mans vīrs droši vien ir tik ļoti piekusis to dzirdēt, ka viņš varētu sākt bļaut. No šī stāsta ir tik daudz ko mācīties. Ja tu pats sevi žēlo, tad sagatavojies, jo tu tiksi satricināts. Pēc tam bija Jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzalemi. Bet Jeruzālemē pie avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betesda, ar 5 stabu ailēm.
Viņi tās sauc par kolonādēm. Tie bija kā lieveņi. Iztēlojieties paši, tur ir liels ūdens baseins, un tur ir lievenis, vēl viens lievenis, vēl lievenis, un tajos lieveņos guļ invalīdi. Sakropļoti cilvēki, akli cilvēki, kas ir paralizēti. Viņiem ir vajadzīgs brīnums. Un tas notika tā. Tikai reizi gadā nāca eņģelis un sakustināja ūdeņus. Un pirmais cilvēks, kas tika ūdenī, saņēma savu brīnumu. Un tur bija kāds vīrs, kas jau 38 gadus bija šādā stāvoklī. Un Jēzus, redzēdams viņu guļam, un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, un man tas šķiet tik interesanti, viņš viņam saka, vai tu gribi būt vesels? Kas tas par jautājumu? Protams, ka es gribu būt vesels, tāpēc jau es te guļu. Tas, ko viņš patiesībā jautāja, bija, vai tu esi gatavs darīt to, kas tev jādara, lai tu būtu vesels. Tāpēc varbūt arī es jums šodien uzdošu šo jautājumu. Cik daudziem no jums ir vajadzīgas pārmaiņas dzīvē? Vai jūs esat gatavi darīt to, kas būtu jādara, lai piedzīvotu tās pārmaiņas? Vai arī jūs vienkārši sēžat un lūdzat gribēdam, lai Dievs paveic brīnumu? Jūs teiksiet, vai tad lūkšanas nestrādā? Protams, ka lūkšanas strādā, taču mēs ar Dievu esam partneri. Un mums vienmēr ir sava daļa, un Dievam ir sava daļa. Viņš nedarīs mūsu daļu, un mēs nevaram paveikt viņa daļu. Un parasti, kad mēs lūdzam, viņš mums parādīs, kur ir problēma. Dievs tev parādīs, kur ir problēma, un ja tu gribēsi, tu būtu pārsteigts. Pilnīgi katrs kristietis būtu pārsteigts par to, cik ļoti izmainītos viņa dzīve, ja vien viņš sāk darīt to, ko Dievs viņam saka. Ziniet, es domāju par to cilvēku. Viņš saka, vai tu tiešām gribi būt vesels? Es negribu, lai tu aizmirsti. Es tev saku, vai tu tiešām gribi būt vesels, vai tu tiešām gribi tās izmaiņas, par kurām tu saki, ka gribi tās, vai tu esi gatavs paveikt savu daļu. Slimais viņam atbildēja, kungs, tagad tu ieraudzīsi viņa īsto problēmu. Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts. Bet kamēr es pats noiešu, cits jau aizies man priekšā. Nabaga cilvēks. Vai ziniet, pati lielākā problēma, kas dažiem cilvēkiem ir tāda, ka viņi sēž un visu laiku sevi žēlo. Un es pavadīju gadus sevi žēlojot, jo mans tēvs man seksuāli izmantoja. Un es pie sevis domāju, ak vai, ja vien tas ar mani nebūtu noticis, man būtu varējis būt laba dzīve. Ļauj man tev ko pateikt, man vienalga, kas ar tevi noticis, tev tik un tā var būt brīnišķīga dzīve. Kad Dievs saka, ka viņš neuzlūko cilvēku no vaiga, tad tas ir tieši tas, ko viņš ar to domā. Un Bībele ir paredzēta ikvienam, kas ticēs. Tu vari saņemt pilnīgi visu, ko Bībele saka, ka vari saņemt. Un tu vari būt vai nu spēkpilns, vai arī nožēlojams, bet tu nevari būt abi. Varbūt tu domā, tu vienkārši nezini, kam es eju cauri, man ir iemesls sevi žēlot. Taču lūk, ko es cenšos tev pateikt, tas tev nedod neko labu. Tu vari sev žēlot līdz pat Jēzus atnākšanai, un tu vēl joprojām paliksi savās problēmās. Tas tev nepalīdzēs. Ko gan labu tas tev dos? Tas nedos neko labu. Tu iznieko savu laiku. Kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienestu dīķī. Un redziet, tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai parādās kāds. Džoisa, vai tu vari par mani palūgt? Palūdz par mani, lai šī problēma aiziet projām un tā aizies prom. Un lūk, ko Jēzus atbildēja šim cilvēkam. Vai tu to redzi? Un Jēzus viņam sacīja, ko? Cēlies! Izsaukuma zīme. Ņem savu gultu un staigā, man tas patīk. Viņš viņam pateica, sakārto savas lietas un paņem tās sev līdzi.
Labi, ziniet, varbūt, es nezinu, varbūt jūs šodien braucāt 45 minūtes šeit tikai tāpēc, lai dzirdētu, kā es jums saku, celies augšā. Beidz sevi žēlot, celies augšā un izdari savu daļu. Nevienam nav pienākums kaut ko darīt tavā vietā. Es to pateikšu vēlreiz, nevienam nav pienākums kaut ko darīt tavā vietā. Tas, ko mēs esam pelnījuši, ir nomirt un aiziet ellē. Taču Dievs mums ir devis piedošanu un apžēlošanu, un Viņš jau ir sagatavojis labu plānu priekš mūsu dzīves. Bībelē ir teikts, lai mēs varētu tajā dzīvot. Dievs mums ir sagatavojis labu plānu, bet mums tajā ir jādzīvo. Dievs tev dos žēlastību, Viņš tev dos enerģiju, Viņš tev dos spēju, bet Viņš nedarīs lietas tavā vietā. Celies augšā! Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyces Maiers kalpošanas draugiem un partneriem.